Un kas tad ir Sakreta Hydroflex papildu elementi? Papildu elementi ir dažādi iekšējie stūri, ārējie stūri, lentas, manžets izvadiem un manžets trapiem. Tātad sāksim ar hidroizolācijas lentu Sakreta D. Ir pieejami divu veidu iepakojumi - 50 tekošo metru rullis un 10 tekošie metri atkarībā no nepieciešamības. Lente ir 3 slāņu, sastāv no iekšējā polipropilēna un ārējiem 2 polietilēna slāņiem. Var redzēt, ka lenta virzienā, kas notur šuvi, ir ļoti elastīga, līdz ar to, ja arī radīsies kādas kustības, nodrošinās papildus drošību jūsu stūra savienojumiem. Ūdens izvadiem ir 2 izmēru sanitārās manšetes ar elastīgu gumjotu gredzenu 100 un 150 mm diametrā, kur 100 mm diametra manšeti paredzēta izvadiem no 10 līdz 24 mm, un konkrētā šī 150 mm manšeti paredzēta izvadiem no 24 līdz 35 mm izvadiem. Un grīdās trapiem ir speciāli elementi 35 uz 35 cm vai 42 uz 42 cm, kurus iestrādā hidroizolācijā un attiecīgi izgriež šo izmēru tādu, kāds jau ir trapam, vai ar cirkula apļveida, vai gareniski, atkarībā no vajadzības. Ārējiem stūriem ir gatavi Sakreta DX, kas ir jau valcēts produkts, monolīts, elastīgs, kurus iestrādā ārējos stūros, un produktam ir speciālas atzīmes savienošanai ar stūra lentu, kas nodrošina tieši 60 mm biezumu uz abām pusēm. Iekšējo stūru hidroizolēšanai ir pieejami gatavi valcētu stūra elementi Sakreta D-in, arī attiecīgā platumā, lai savienotu ar lentu, elastīgi nodrošinot arī noturību pret kustībām. Arī šis elements pats par sevi hidroizolējošs, līdz ar to tas nozīmē, ka visi papildu elementi nodrošina dubultu drošību sistēmai. Cīkāk par montāžu, protams, būs montāžas video.